viņi paši dara to, lai novirzītu cilvēkus uz citu informācijas avotu. Kā britu eksperti ir norādījusi, ka šī demisionējušā valdība ir bijusi neizdarīga, nolaidīga, nav ņēmusi vērā padomus, priekšlikumus, tas izsaka ļoti daudz. Viņi sāk pieņemt jau tādus lēmumus, kas patiesībā šķeļ mūsu sabiedrību, un pats galvenais būs tieši valodas jautājums. Šis ir tas gadījums, kad tad, kad ir mazāks nodoklis, ir vairāk ekonomiska aktivitāte, jo vairāk ekonomiska aktivitāte, jo lielāka nodokļu masa. Kas notiek Saeimā? Tautai būtiski jautājumi tiek izskatīti. Gan pozitīvi, ļoti vajadzīgi, gan arī šķeloši un bīstami, kā mēs redzam no dažādām partijām, no viņu priekšlikumiem. Un ārkārtas sēdē arī jaunā ministru kabineta apstiprināšana. Viktorija, šodien jaunās valdības apstiprināšana. Jā, tieši tā. Kā tu skaties? Es viņu saucu par second hand valdību. Teiksim, es neko jaunu nesaredzu. Ja mēs pat salīdzinām deklarācijas, gan Siliņas deklarāciju, gan Kulberga deklarāciju, tur nekā jauna nav. Nekās laba nebūs un nekā jauna nebūs. Viņam bija taču iespēja iet bez jaunās vienotības. Viņš izvēlējās iet kopā ar to pašu. Ar to pašu. Tad kādi izmeklējumi, kā, ko? Jauna vienotība piesaiks visus savus nedarbus, un viņš pie tā būs arī vainīgs. Saeimā visu laiku notiek tā kā sabiedrības šķelšana, rīdīšana, dažādi priekšlikumi tiek sniegti, lai šķeltu sabiedrību. Jā, tīpaši uz krievu valodu pamatā un pārsvarā uz tā. Un to virza gan Nacionālā apvienība, gan Jauna vienotība, gan arī tas pats apvienotais saraksts. Šodien mums arī bija ļoti interesants jautājums par plašsaziņas līdzekļiem, par sabiedriskiem mēdījiem. Un, ja mēs aizliegsim pilnīgi visu informāciju sniegt citu valodu, tad tas arī šķels sabiedrību un novirzīs to pašu daļu uz citu pusi, kur, kā es teikšu, arī nav visai pareizā informācija. Ja? Viņi paši dara to, lai novirzītu cilvēkus uz citu informācijas avotu. Mums ļoti labas ir tagad programmas Daugavpils studijā, Latgales studijā taisa krievu valoda. Viņi grib to visu aizliegt. Jā, galvenais tajā brīdī, kad katra valoda ir vērtības satversme, nosaka valodu tiesības un tā tālāk. 114. pants, 114. pants satversme nosaka, kā aizsargāt savu kultūru var jebkurš. Un savu valodu. Ja? Un šeit ir patiesa cilvēku šķelšana. Tas ir pilnīgi nepieņemami. Ramonis, šodien Saeimā ārkārtas sēdē tiek apstiprināta jaunā valdība. Kādas tavas domas par to? Jā, šodien notiek arī lielais hokejs. Un šāda sakritība ir bijusi arī iepriekš. Hokeja komanda toreiz vinnēja, bet premjera partija nākošajā Saeimā vairs netika pārvēlēta. Bet, protams, es šai valdībai vēlu veiksmi, bet tai pašā laikā vienotība viņiem ir kā akmens pie kājas. Un vienotībai radotas divas ministrijas. Tātad viena no tām ir aizsardzības ministrija, kur iepriekš valdība nekādā veidā netika ar to galā. Un tas nebija tikai progresīva atbildība, tā bija premjeras atbildība. Un ja premjera vēl vakar dronu samitā stāsta, kāda mēs esam dronu lielvalsts, cik mums viss ir labi, bet tai pašā laikā britu eksperti ir norādījusi, ka šī demisionējušā valdība ir bijusi neizdarīga, nolaidīga, nav ņēmusi vērā padomus, priekšlikumus, tas izsaka ļoti daudz. Un atdot atkal vienotībai, kurai bija jāuzrauga šī nozara kā numur 1, jo viņi taču visu laiku saka, ka drošība ir tas mūsu pamats un galvenais. Bet ja tas tādā pašā lozungu līmenī turpināsies, visticamāk tā tas arī būs, nekas jau tur nemainīsies. Tad tas ir viens liels risks un mīnus jaunajai valdībai. Otrs ir satiksmes ministrija. Tātad tas ir Rail Baltica, kur atkal premjera brīnījās, kā tas pāles tika tai Daugavā. Vispār nav saprotams, kā šo projektu pabeigt un kad pabeigt. Bet šajā brīdī atbildība visa par Rail Baltica, kā ir ierakstīts likumā, ir premjera atbildība. Tātad vienotība varēs vienkārši plātīt rokas un ko mēs te neko nevaram, tā kā tas ir gājis, un premjeras par to atbildēs. Un būtiski samazināt arī iedzīvotāju ienākumu nodokļa likmi, kas tagad ir ļoti augsta. Jā, mēs tāpēc arī esam tieši iesnieguši priekšlikumu, lai individuālajiem komersantiem ar apgrozījumu 30 000 gadā, kas nav pārāk liela summa, būtu nodoklis jāmaksā 10%. Līdz ar to tas ļautu vairākiem uzņēmumiem iznākt no
ēnu ekonomikas, samaksāt šo nodokli, gulēt naktīs mierīgi. Un tas būtu arī atbalsts tīri, lai tiešām būtu šī vēlme veidot, kaut ko darīt, lai saprotu, ka cilvēks var arī kaut ko nopelnīt. Un, diemžēl tirgus ir tāds, kāds ir, un tā situācija ir tāda, ka mums ir jāatbalsta arī tie mazie, kas kaut ko vispār grib darīt, un jādod viņiem tādu iespēju, lai viņi to legāli var darīt. Patiesībā arī mūsu tauta jau balstās uz šādiem arī ļoti daudziem maziem uzņēmējiem. Tas būtu normāli uzņēmēju darbības attīstība, palīdzība tiešām cilvēkiem veidot uzņēmumus un normāli strādāt. Tas ir svarīgi. Viņš sev nopelna algu, viņš nopelna varbūt arī saviem ģimenes locekļiem. Viņiem nav jāiet, jālūdz pabalsta un nav jākrāmē čemodans un jābrauc uz kādu citu valsti, dzīvot un strādāt ar visiem saviem bērniem. Tieši tā jārada apstākļi, lai paliktu cilvēki Latvijā. Mūsu uzdevums ir vienot Latvijas sabiedrību, nevis šķelt. Tieši tā, bet tas ir mūsu uzdevums. Savukārt mēs redzam, ko šodien jau dara Nacionālā apvienība kopā ar apvienoto sarakstu, ar Jauno vienotību, ar ZZS, ka viņi sāk pieņemt jau tādus lēmumus, kas patiesībā šķeļ mūsu sabiedrību, un pats galvenais būs tieši valodas jautājums. Tātad, par ko šodien atkal bija runa, kad mazākumtautības, jeb svešvalodas var tikt aizliegtas pat lietot sabiedriskiem mēdījiem. Un šis šķeļošais jautājums tagad būs tāds pirmais dienas kārtībā, jo, diemžēl, viņiem pietiek balsis Saeimā priekš visiem nākamajiem, turpmākajiem balsojumiem, kas būs vērsti tieši uz valodu, uz valodas lietošanu. Un neviens taču nestrīdās, ka latviešu valoda ir vienīgā valsts valoda. Par to mums nav nevienam jautājumu un nav arī šaubu. Bet runa ir par to, ka mums ir jāuzrunā visa Latvijas sabiedrības daļa. Tieši tā, precīzi. Un jāvienoja, nevis jāšķeļ, jāvieno. Tauta un sabiedrība. Kristap, tu un Latvija pirmā vietā Saeimā iesniedza likumprojektu par nodokļu samazinājumu. Jā, runa ir par kapitāla pieauguma nodokli. Kā mēs zinām, 2025. gadā viņš tika palielināts no 20% uz 25,5%. Finanšu ministrijai likās, ka nodokļu summa būs lielāka nekā iepriekš, bet patiesībā tā nodokļu apjoms bija mazāks par 17 miljoniem. Un tas, ko mēs iesniedzam, faktiski ir tas, ka mēs gribam, lai šis kapitāla pieauguma nodoklis būtu 10%. Nevis 25,5%, bet 10%, lai mēs būtu konkurētspējīgāki reģionā. Un cits starpā tur ir vēl vesela virkne iemeslu, kāpēc tas būtu pareizāk. Jo šis ir tas gadījums, kad tad, kad ir mazāks nodoklis, ir vairāk ekonomiska aktivitāte. Jo vairāk ekonomiska aktivitāte, jo lielāka nodokļu masa. Un iegūst gan valsts, gan cilvēki, kas nogulda un darbojas un uzņēmē darbību. Tieši tā. Ko jūs domājat par šo visu? Dalieties šo informāciju, rakstiet komentārus, izsakiet domas.